sestdienas rītā pie Tirzniecības centra Mols valdīja neparasts satraukums. 10 līgavas un viņu izredzētie ar mirdzumu acīs čaloja, kas būs, ko darīs, kurp viņus vedīs. Daudz laika prātuļot nebija, jo piebrauca 2 pārtī jeb ballīšu autobusi un pārīši ātri vien tika sadalīti. Meitenes pa labi vienā busiņā, puiši pa kreisi citā busiņā. Vēl pēdējie atvadu skūpsti un ballīte ir sākusies. Sveikas, maģiskās līgavas! Es esmu Inte un es jums šodien pievienošos, lai jūs kārtīgi iztestētu, pārbaudītu, vai tad jūs būsiet gana labas sievas saviem vīriem. Izrādās karstasinīgie itāļu zinātnieki ir noskaidrojuši 10 svarīgākos pamatkritērijus, pēc kuriem ir iespējams noteikt, vai līgava ir gatava kļūt par sievu, bet pirms visiem pārbaudījumiem visām 10 līgavām bija jānodod zvērests. Apsolu bez liekas pukstēšanas un kungstēšanas piedalīties visos pārbaudījumos un uzdevumos, lai sev un visiem pierādītu, ka atbilstu 10 ideālās līgavas pamatprincipiem un pamatprasībām. Apsolu! Saturamies! Kritēriji tikai 10, bet pārbaudījumi bija daudz vairāk. Jautri un nopietni, lieli un mazi, krāsaini un melnbalti. Viens no pirmajiem bija gādīguma kritērijs, kas tika pārbaudīts Alises Rozes dizaina studijā apgleznojot kaklasaites. Man ļoti patika tas izdomātais pasākums par kaklasaites apgleznošanu. Tas bija ļoti radošs pasākums. Un, man liekas, visām meitenēm arī tas patika un varēja izpausties, kā kurai patika. Nodarbība vienkārši, es uzskatu, notika brīnišķīgā atmosfērā. Dāmas strādāja ļoti atraktīvi un ātri, un darbi ir ļoti skaisti. Tajā katrā ielikt kāds daļiņa no savas sirds un no savas nākotnes. Pēc radošās un garīgi piesātinātās mākslas nodarbības 10 līgavas bezbailīgi devās pretī nākošajam izaicinājumam. Kādu sievieti vēlas vīrietis redzēt sev blakus? Visbiežākie minējumi bija lieliska virtuvē, vienmēr interesanta, seksīga ar perfektu augumu un humoru izjūtu. Deju soļu, gurnu kustību un ritmu speciālisti Māris Grigalis un Jānis Ozols mēģināja pierādīt pretējo. Patiesībā vīrietim ir ļoti svarīga sievietes kustība. Sieviete dejā. Sieviete dejā. Lai tas būtu virtuvē, lai tas būtu lielajā istabā, ja? Lai tas būtu vienalga, kur lielajā gultā, bet galvenais ir deja. Dejošana arī bija diezgan jautrs pasākums, dejošana uz jumta. Ja cita tur baidījās, tad man tas likās, vai ātrāk augšā kaut ko iepadējot uz autobusu jumta. Tā nu visas līgavas pa vienai pa pāriem un beigās visas kopā rāpās augšā uz pārtībusa jumta, lai skaisti un pārliecinoši demonstrētu savu dejot prasmi. Turpinam! Nekas, 10 minūtes. Jā, Kantoni, tu vari palīdzēt arī, ja? Jā. Pagam, meitenes, es esmu šeit, ja? Es jau neesmu jūs vīrietis. Piedodiet, nē. Es varu paņemt tikai zvēt. Nē. Nu, vēl. O, kurpes kā tīpējos. Aiziet! Rīga! O, Vācies! Rīga, te ir tava kurpe. Jā. Saņem. Otra. Te ir otra. Lodo. Labi. Dāmas dejojot lieliski iesildījās un bija gatavas dienas ekstrēmākajiem drosmes pārbaudījumam – lidojumam ar paraplānu. Labdien, dāmas! Jūs esat atbraukušas uz Rumbulu, un mēs šovakar jūs vizināsim ar paraplānu. Man nav bail. Tas man liels izaicinājums. Man nekad nav bail. Lido, tev pasaule plašāka vērsies. Jaunums būs redzams un pirtī tas pērsies. Tu pasauli paņemsi dēlnās, krāsma tu nebūs. Viens siltums silts pelnos. Forši, var vēl? Tas bija vienkārši super! Instruktoram vajag Sofiju naudu maksāt! Es to bļāvu! Varbūt arī man tas patika. Ieteiktu jebkuram šito rītīgi labs, un pēc tam tās pašās sajūtas, kad laižās lejā tāds miers, tāds
Lai arī milzīgi liela apņemšanās pārvarēt sevi un vēlme lidot debesīs starp mākoņiem bija visām līgavām, tomēr dažām no bailēm kājas bija gluži vai piesietas pie zemes. Es nekad vēl neko tādu neesmu darījis, jo man tiešām bija bail no augstuma. Ārprāts, kādā avantūrā es esmu iegājusi? Mīļā nestundī, kaut kāds šausmas cilvēks pie vecuma vēlīgi nojūdzās. Par lielu prieku spārnos pacēlās un skaisto Rīgu no putna lidojuma vēroja pilnīgi visas līgavas. Mans vecītis neticēs, kad es lidoju, jo es to nekad neesmu darījusi. Tas bija kā punkts uz I, tas bija lidojums ar paraplānu. Es nekad nebiju lidojis ar tādu ierīci. Man ļoti patika un tās sajūtas ir neaprakstāmas. Saulīte jau norietējusi un laiks doties pie saviem lieliskajiem prinčiem, kuri jau Avalon hotela jumta terasē ar baltām rozēm rokās gaidīja savas izredzētās. Būs jau ilgi gaidīts gana, kad jau šonaktu būsi mana. Liki mani aiziet ļaus, tur viss pagriezies un teici čau. Manā maziņā, patiešām neziņā, vai atkal nakts mums nebūs pēdējā. Tu manā maziņā, patiešām neziņā, atkal nakts mums nebūs pēdējā. Es uzskatu, ka man ir bijusi visfantastiskākā vecmeita ballīte. Es jūtos vienkārši lieliski šodien. Īpaši. Tik laimīga bija atkal redzēšanās ar skūpstiem, apskāvieniem, šampanieti un kūku. Rūkts jums visiem. Tāds izmēģinājuma rūkts, ja? Guntars Gulbiņš, Kristīna Kalniņa-Berga, Edgars Jēkabsons, Tautas balss.